Mana skola. 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 Gluži tāpat kā Latvija caurvīja dziesmu, tā mūsu skola Jelgavas valsts ģimnāzija caurauž mūsu skolas himna. Tā ir simbols mūsu skolai un tās tradīcijām, kas veido ģimnāzijas garu un unikalitāti. Tas, kas piesaista mūs visus, ir šīs senās tradīcijas, sākot jau ar visām sportiskajām tradīcijām, beidzot ar deju kolektīviem, kora koncertiem. Mūsu skola ir tradīcija skola. Daudz no tām jau aizsākušās ļoti sen. Turpinot vecās, klāt nākas arī jaunas, ko palīdz pilnveidot paši skolēni. Mācību gads iesākas ar 1. septembri, kad skolēni pulcēs pie skolas durvīm. Iemīļots pasākums visiem skolēniem ir sporta diena, kur jaunākie skolēni dodas pārgājienā, bet vidusskolas klases sacenšas vairākos sporta veidos. Katru gadu norisinās arī skolēnu padomes vēlēšanas. Skolotāju dienā skolēni cenšas pārsteigt un iepriecināt savus skolotājus. Savu izdomu skolēni parāda iesvētībās, kur pārvarot dažādus šķēršļus un pārbaudījumus, viņi pierāda, ka ir pilntiesīgi Jelgavas valsts ģimnāzijas skolēni. Helovīna svētkos mēs grebjam ķirbjus un ar tiem izgrežinājam skolas kāpnes. Mēs pārģērbamies un spēlējam dažādas šausmu spēles. Mārtiņdienā skolā norisinās Mārtiņdienas tirdziņš, kur skolēni pārdod pašceptus gardumus, kā arī iet ķekatās. Savukārt šaha turnīros mēs pierādam savus prāta prasmes. Skolā norisinās arī dažādas tematiskās nedēļas, un viena no populārākajām ir mūzikas nedēļa, kur skolēni izpilda pazīstamas un mazāk pazīstamas dziesmas. 18. novembrī mēs veidojam svecīšu paklāju, un mums uzstājas 10. klašu zēni. Dziesma! Pacelies spārnos pār zemi, visapkārt, kur atmiņas jūt. Dziesma! Pacelies spārnos pār zemi, kas šodien ir laimīgi kļūt. Dziesma! Pacelies spārnos pār zemi, kas ir tikai viena un var tikai vienīgā būt. Pirmo adventu sveci mūsu skolā aizdedz teātris. Ziemassvētku ballē mēs dejojam dzīvās mūzikas pavadībā un izbaudam īstu balles atmosfēru. Valentīndienā skolēni pārģērbjas sirsnīgi krāsās un spēlē laimes spēli. Iemīļotajā aerobikas konkursā skolēni atklāja savus dejotāju un horeogrāfu talantus. Popiela ir viens no enerģiskākajiem un uzmundrinošākajiem pasākumiem. Lieldienās mēs krāsojam ripina mūls, un mums uzstājas zaķi un cāļi. Zinātniski pētniecisko darbu prezentācijas ir pārbaudījums visiem 11. klašu skolēniem. Žetom vakars ir viens no jaukākajiem pasākumiem 12. klasi beidzot. Līdzās gradzena saņemšanai mēs arī dziedam, dejojam un uzstājamies. Mācību gads, kurš sākas ar skolas himnu, beidzas ar 9. un 12. klašu izlaidumu, kurā skolas himnas vārdi aicina atkal pēc gadiem nākt uz savu skolu, sirdi sasildīt. Mūsu skolā ļoti daudz foršu pulciņu. Mums ir gan koris, kas dzied fantastiski. Mums ir teātris, kas regulāri uzņem jaunas izrādes, kuras var apmeklēt un skatīties. Mums ir šaha pulciņš, kur var attīstīt savas intelektuālās prasmes. Mums ir arī franču valoda un vēl ļoti daudz citu pulciņu. Gita no deju kolektīva Dalderis saka, mēs esam draugi ne tikai kolektīvā, bet arī ārpus tā. Tas pierāda, ka esam komunikābli aktīvi un ļoti draudzīgi. Ik viens jaunpienācējs kļūst par daļu no Daldera. Deja mūs vieno un paildzina mūsu laimes sajūtu. Deja aktivizē. Mums ir ļoti jauks kolektīvs, mēs visi esam ļoti draudzīgi un baudām arī ārpus skolas kopā.
Jelgavas valsts ģimnāzijas teātra studija Revers ik gadu iestudē jaunu izrādi. Katru reizi tas ir jauns izaicinājums un uzdrīkstēšanās, pārvarēt sevi un uzrunāt publiku. Jaunieši, kas šeit darbojas, nebaidās riskēt un paļauties režisorei Ilzei Vazdiķei. Līdz šim viņa jauniešiem nav likus vilties, un tā ik gadu teātra studija Revers pulcē pilnas zāles, lai 7. līdz 12. klašu skolēni saviem vienaudžiem stādītu priekšā savu gadu veikumu. Skala. Tas ir dzīvesveids. Šis kurs mums saistās ne tikai ar izciliem sasniegumiem, bet ar sirsnību un kolektīvu saliedētību. Skala ir 8 starptautisko konkursu laureāts. Neiztrūkstošas kora tradīcijas ir piedalīšanās dziesmu svētkos, Raimonda Paula dziedāšanas svētkos un Ziemassvētku koncertu baznīcās. Skala nekad nav baidījušies no izaicinājumiem. Pateicoties koristu un diriģentu centībai un ticībai saviem spēkiem, tie allaži ir sasnieguši savus mērķus. Pierādījums kora pozitīvajai enerģijai ir daudzie absolventi, kas joprojām dzied un pilnveido savu korijas skalu. Atgriezties šajā skolā, es atnāku vienāk skolā sasaistās ar dežurantīt, lai uznāk gaušā, visu pazīstams, tik forši un satiek visus vecās čomus. Tagad es nezinu teikt, tas gars, tā ir. Ok, daudz kas mainās. Pa 20 gadiem, protams, ir citi skolotāji, un mēs nerunājam par skolniekiem, un pat dežurantiem jau nomainījušies vairākas paudzes. Tas pats galvenais, kāpēc mums skola tik forši, ir tāpēc, ka mums ir kolosāli skolotāji. Skolotāji. Nopietni un netik nopietni, bet viņi ir personības, kas mūs iedvesmo, un tādēļ mēs ar viņiem lepojamies. Skolas tēls veidojās nevienā gadā, ne 2 gados. Skolas tēls veidojās ļoti daudzos gados, un pie tā ir strādājuši gan bijušie skolotāji, bijušie skolēni, un arī tagadējie skolotāji un skolēni. Tagad sanāca 7. klasēs, tikko bija vasarā izlasījis Harry Potter, tur viņiem tā pils tā lielā. Man liekas, mūsu skola tiešām ir tā pils. Es teiktu, ka te ir ļoti tāda kā gudrības un zināšana tāda aura. Jā, vienkārši mūsu skola ir īpaša. Tas vienmēr paliks iesniegt, tas tā neatņemam sastāvdaļa. Man skola pati man iedvesmo. Skola ar savām tradīcijām, ar savu tādu gaisu, ar savu auru, ar savu tādu ļoti tādu pamatīgumu sajūtu, ka tā ir tāda īsta un manēja. Šī ir mana skola. Man nav neviens cits skolas. Vienalga, kuras tagad mācos, kuras mācīšos vēlāk, bet šī ir mana skola. Lepojies ar savu skolu. Esmu atvērts, kad gribi tad nāc, kad gribi ej prom, laura vārtu vai vārtu, jo viss ir tiesi tā, kā tu vēlies, viss ir tieši tā, kā tu vēlies, tā, kā tu vēlies, jo viss ir tieši tā, kā tu vēlies. Jelgavas valsts ģimnāzija ir mana skola. Jelgavas valsts ģimnāzija ir mana skola. Jelgavas valsts ģimnāzija ir mana skola. Vienmēr
esmu atvērts, kad gribi tad nāc, kad gribi ej prom.